Labrīt, Sigita! Labrīt, Kristīne! Paldies, ka piekriti mūsu sarunai. Un šodien mans plāns ar tevi kopā ir parunāties par grāmatvedību. Tu, kā ļoti zinoša speciāliste šajā jomā, vairāk nekā 20 gadu pieredze tev šobrīd jau ir, vai ne, savs uzņēmums, un noteikti ir bijusi saskarsme ar ļoti daudz dažādiem uzņēmumiem, darba devējiem, klientiem, kuri katrs, protams, nāk ar savu sāpi, ar savām vajadzībām un ar saviem mērķiem. Tāpēc šodien es gribu parunāties par to, kā vispār jūtas grāmatvedis šobrīd 2026. gadā. Un mazliet vairāk ieskatīties nodokļu atvieglojumu kontekstā, kas šobrīd varētu iespējams daļai vismaz darba devēja būt aktuāli sakarā ar visiem notikumiem ģeopolitiskajā situācijā, degvielas cenu kāpumu, līdz ar to ar izrietošām sekām attiecībā uz citām precēm un pakalpojumiem, kur arī cenas neizbēgami kāpj. Līdz ar to daudziem uzņēmumiem un daudziem pakalpojumu sniedzējiem ir jāceļ arī savas cenas un jādomā par to, kā to visu samērot ar darbinieku atalgošanu, ar visām izmaksām, kas no uzņēmuma iekšpusē ir. Tāpēc pirmais jautājums tieši tāds arī ir, kā jūtas grāmatvedis 2026. gadā, ko tu novēro, un kas ir galvenās tēmas un izaicinājumi, ar kuriem tu pati un tava komanda šobrīd saskarās? Jā, 28. gada pavasaris ir tāds pats kā ikgadējie pavasari katru gadu, jo grāmatvežiem, kas ir gada sākums? Gada sākums ir noteikti gada pārskatu sagatavošana, darbs ar revidentiem. Lielākie izaicinājumi, es teiktu tā, grāmatvedim jābūt vienmēr ir ļoti modram, jo viņam ir jāsako līdzi jebkurām nodokļu izmaiņām, un tas ir gan pievienotās vērtības nodoklis, gan iedzīvotāja nodoklis, varbūt kaut kas mainās akcīzē, akcīzes nodokļu likmes, PVN likmes, kas tūlītās būs ar 1. jūliju, šīs te nelielās izmaiņas par maizei, olām un gaļai, kas ir, ja. Kā vispār pēdējos gados ir mainījusies grāmatveža loma? Vai ir kaut kāda novirzīšanās no vienkārši amata pienākumu pildīšanas uz tādu plašāku skatu, kā uzņēmumam augt, attīstīties, varbūt no grāmatvežiem arī sagaida tādu plašāku finansiālu kontekstu, ne tikai ikdienas papīru sakārtošanu? Protams, grāmatvedis vairs nav vienkārši dokumentu apstrādātājs. Un tāpēc es arī uzsveru to, ka pats svarīgākais ir dokumentus apstrādāt tekoši, jo arī mēs, saņemot dokumentus, piemēram, tagad par aprīli, saņemot maija vidū, kad tev ir jāsagatavo atskaits, tu jau vairs nevari iedot šo te operatīvo informāciju klientam. Tāpēc svarīgi ir strādāt, ikdienu ar dokumentiem, vai viņi ir daudz, vai viņi ir maz. Protams, lielajiem klientiem ir obligāti šis te ikdienas darbs, bet arī nelielajiem klientiem ir svarīgi operatīvi šo te visu apstrādāt, jo tajā brīdī, ja tu kaut ko ieraugi dokumentos, ja tu ieraugi varbūt kaut kādas neraksturīgās situācijas, ja, tajā brīdī es varu iziet uz kontaktu ar klientu un teikt, kāpēc šis te, kā tas ir, kam tas ir domāts, ja šie te mazie jautājumi, kas atvieglo ne tikai uzņēmēja ikdienu turpmāk, bet arī mūsu ikdienu, ja, kad mēs esam lietas kursā par šiem te visiem darbiem un procesiem, kas notiek uzņēmumā. Un līdz ar to grāmatvedis vairs nav šis te vienkāršais grāmatvedis. Grāmatvedim ir jābūt zināšanas gan digitalizācijā, gan šajās te finanšu vadības jautājumos. Ja? Protams, mēs šajā brīdī neieņemam finanšu direktoru amatus, ja? Bet mēs esam, es teiktu, palīgs uzņēmējiem. Ja? Un tajā brīdī, ja uzņēmumos, kuros ir šie te finanšu direktori, tur jau mēs esam sadarbības partneri. Droši vien lielu lomu spēlē arī dokumentu automatizācija, vai ne? Jo ir lietas, kuras ar mākslīgā intelekta palīdzību un ar dažādām programmām šobrīd jau notiek automātiski un nav vairs nepieciešams tik ļoti daudz manuālā darba, lai kaut ko ievadītu, aprēķinātu. Un no vienas puses varētu šķist, ka grāmatvedim kā profesijas pārstāvim, profesionālim atbrīvojas brīvas rokas un laiks kaut kam citam, vai arī es kļūdos? Jā. Es teiktu tā, mūsu uzņēmumā vairāk tas sadalījums ir, mums ir grāmatvežu palīgi
Un tad jau ir grāmatveži, galvenie grāmatveži. Es teiktu tā, varbūt atbrīvojas šis te grāmatvežu palīgu darbiņš, ja, bet atkal ir otra puse, kā tas jaunais cilvēks vai cilvēks varbūt, kas ir nolēmis mainīt profesiju, lai viņš iemācās, ja, viņš nevar būt uzreiz grāmatvedis. Tāpēc mēs vienmēr, kad mums atnāk jauns darbinieks, ir viņam iedodam šos te sākuma darbiņus manuāli, lai viņš saprot, kā pēc tam arī sistēmā tas viss strādā. Jo 80% mums ir tikai elektroniskie dokumenti, mēs nepieņemam vairs papīra dokumentus, ir vēl varbūt atsevišķi izņēmumu klienti, kuriem ir šie te papīra dokumenti, bet arī mēs ejam uz to, lai 100% būtu šie te elektroniskie dokumenti, viss mūsu sistēmā. Un, jā, mums ir mākslīgā intelekta rīki, kas nolasa šos te datus, kas ir dokumentos, un līdz ar to arī mēs šo te importu varam veikt uz mūsu sistēmām, kur jau šie te dokumenti ieiet automātiski. Ko tad tas uzņēmējs, darba devējs sagaida no grāmatveža? Kā tu jau minēji, jābūt savstarpējai cieņai, sapratnei, uzticēšanās, tādai sajūtai, lai visu var veiksmīgi organizēt. Bet tā ir ne tikai tomēr šo dokumentu sakārtošana, vai tavi klienti no tevis sagaida arī to, ka tu palīdzēsi viņiem gudri ietaupīt naudu vai optimizēt budžetu? Tā varbūt ir tāda otrā sadaļa, tā vairs nav tāda grāmatvedība, tā jau ir tāda vairāk finanšu analīze, ja, jo es pat reizēm smejos un saku tā, ka man ir jāiet ēnot uz uzņēmumu, ja, lai redzētu, ja. Nu, tas ir tas mazais tips un triks, ka es vienmēr saku, paskatieties, pavērojiet, kur jūs varat ietaupīt, ja, jo reizēm uz algu, darba algu rēķina var ietaupīt tikai tad, ja mēs zinām, kādus pienākumus veic atcietīgais darbinieks, vai viņš nedara kaut ko lieku. Ja? Ļoti izplatīts pašlaik ir tirzniecības uzņēmumos kārtot noliktavas, ja? lai pēc iespējas mazāk būtu šī cilvēku fiziskā pārvietošanās. Nu, ja viņam viens produkts jāpaņem vienā noliktavas galā, otrs produkts otrā. Ja? Nu, tas ir tāds izplatītākais veids, ko klienti optimizē, bet es vienmēr saku, mēs kā grāmatveži varam optimizēt un ieteikt, dot rekomendācijas tikai tajā brīdī, ja mēs esam pavērojuši to visu, paskatījušies uz to visu no iekšpuses. Ja? Kad mēs apspriežam gada pārskatus, tajā brīdī arī ar uzņēmēju ir šī saruna. Man ir svarīgi, lai viņš uzdod šos jautājumus, jo es jau varu analizēt daudz ko, bet ir svarīgi, lai viņš nāk pie manis ar saviem jautājumiem. Vai uzņēmēji nāk ar jautājumiem par nodokļu optimizāciju? Es teiktu tā, man ļoti nepatīk šis vārds optimizācija. Man labāk patīk termins efektivizācija, jo nodokļus mēs maksājam atbilstoši likumdošanai, ja ir varbūt kaut kādas attiecīgās normu interpretācijas, varbūt optimizācija, ko mēs sapratām pirms 10 gadiem un ko mēs saprotam šodien, ja, tāda vairs nenotiek, jo tās pašas arī visas transfercenas un saistīto pušu darījumi, optimizāciju mēs vairs nevaram tādā apjomā veikt uzņēmumos, kā tas bija kādreiz. Tādā gadījumā es pārformulēšu jautājumu. Nodokļu efektivizācija, un ja mēs konkrēti runājam par nodokļu atvieglojumiem, vai tas ir tāds virziens, ko uzņēmēji, darba devēji Latvijā vispār izmanto, zina, pazīst, vai arī tas ir pelēks lauks aiz durvīm, kuras ir bail vērt vaļā? Tā sniega bumba veļas arī tādā sakarā, kad uzņēmēji kļūst gudrāki un arī darbinieki varbūt rada šo spiedienu saņemt kaut ko papildus šo labumu, un tajā brīdī jau tad uzņēmuma vadībai ir jāsāk domāt. Ja? Protams, mēs nevaram visus ielikt vienā grozā. Ir ļoti dažādi uzņēmēji, kas ir gatavi darbiniekam kompensēt to, bet es vienmēr saku, rīkojamies gudri. Ja? Nu, protams, pirmais, visizplatītākais, tas jau ir vairāku gadu garumā, ir šīs veselības polises. Šodien veselība
ir pats galvenais, lai tev darbinieks strādātu, un tad pirmais, varbūt svarīgākais bonus šī te veselības apdrošināšanas polise, ko tu nodrošini saviem darbiniekiem. Un, es teiktu tā, ļoti daudz uzņēmumu arī to izmanto. Tas ir viens no virzieniem, Jā, viens no variantiem. Bet, protams, ir vēl daudzi citi. jā. Vai tu vari vēl minēt piemērus, kas arī ir jau atpazīstami, saprotami, droši un pamazām ieguļās šajā uzņēmuma iekšējā labbūtības politikā kā normālas lietas, ko mēs dodam saviem darbiniekiem? Noteikti šis te darbinieku ilgbūtības pasākumi, ko mēs varam nodrošināt darbiniekiem, saliedējot kolektīvus, ko mēs varam izmantot šos te 5%, kas ir no algu fonda, kas apliekas ar sociālo nodokli, izglītojošie pasākumi, izklaides pasākumi, būšana dabā kopā, tas ir viens no tiem. Varbūt citi teiks, kas tad tas pa nieku, bet mēs katram darbiniekam gadā, kaut vai sadalot šo summu vairākās daļās, varam ar nodokli neapliekamu bonusu piešķirt šie te 100 eiro, kas neapliekas ne ar iedzīvotāju, ne ar socu nodokli, vai tas ir fiziski dāvana naudas izteiksmē, vai tas jau ir kaut kāds produkts, ko mēs dāvinam, vai tā ir dzimšanas diena, vai tas ir uzņēmuma jubileja vai kādā citādā veidā. Ja? Protams, arī labums, kas ir ēdināšanai, medicīnai, transportam, šīs te bonus kartes, ko mēs varam katram darbiniekam līdz 700 eiro gadā piešķirt, attiecīgi, kā uzņēmums nolemj, kādus izdevumus viņš šim te darbiniekam seks. Vienīgais mīnus, ko es no tādas savas pieredzes varu teikt, jā, gan man, gan arī manos klientos varbūt ir lielāki uzņēmumi, bet žēl, ka šo te bonusu var piešķirt tikai tiem uzņēmumiem, kam ir vairāk kā 6 darbinieki. Jo ļoti daudz liels segments ir šie mazo darbinieku skaitu uzņēmumu, kurš šo te nevar izmantot, jo viņš varbūt darbojas tādā tīri savā nišas pakalpojumu vai produktu segmentā, un viņam ir 3 darbinieki, un līdz ar to viņš šo saskaņā ar iedzīvotāju ienākumu nodokli saviem darbiniekiem nevar piešķirt. Mēs bonuskartes komandu bieži vien runājam ar grāmatvežiem un smejamies, ka grāmatveži mums ir labi draugi, bet mēs arī saskarāmies ar to, ka nevienmēr grāmatveži zin par šīm iespējām, vai iespējams viņi zin, bet viņiem arī ir mazliet neprecīzs priekšstats par to, kā tas notiek un kas tur varētu būt gaidāms, ja šo ieviesīs. Kāpēc tas tā ir? Vai ir tik daudz informācijas, ka grāmatvedis nevar izsakot visam līdzi un nepārzina tik detalizētu šo jomu, vai tur ir kādi citi aspekti? Es teiktu tā, varbūt grāmatvežiem pietrūkst šo zināšanu, ja, kā tas viss darbojas, ja, un varbūt, es reizēm teikšu tā, grāmatvedis ir tāds, varbūt noteicējs uzņēmumā, it sevišķi, ja viņš ir iekšējais grāmatvedis, ja, un jauns vadītājiem saka, mēs ar šo te, ko tad mēs krāmēsimies, ja, jo tajā brīdī tā secība, lai nonāk pie šīs te bonus kartes, tomēr ir jāiziet attiecīgie soļi, jāsauc kopsapulce, jāizvirza pārstāvis, kas parakstīs, jāizskata koplīgums. Ja? Šie ir tie soļi, kas varbūt reizēm uzņēmuma vadītāju, atgrūž no tā visa. Viņš saka, ko es ar to ņemšos, ja? Bet tajā brīdī, kad tu viņam noliec priekšā šos te ciparus, saliec, cik ir šie te 700 eiro sareizinot ar darbinieku skaitu, ja tie 20 darbinieki, piemēram, tie 14,000 gadā, ja, un noliekot pretīm šo te, ja 14,000 būtu neto alga un cik viņš samaksātu nodokli, tad viņš aizdomājas, ja. Bet vienmēr, kā jebkurā situācijā, es teiktu tā, cilvēkam ir grūti spērt pirmo soli. Viņš jūtas varbūt tāds nedrošs, jo es arī saviem klientiem reizēm saku, ka tev šis te koplīgums ir jānoslēdz kaut vai tikai uz 1 gadu. Pirmkārt, var mainīties gan uzņēmumā ekonomiskā situācija, ja? Lai nav tā, ka viņš noslēdzot šo koplīgumu līdz mūža galam, viņam tagad ir šīs te saistības. Es vienmēr saku tā, tu noslēdz uz gadu, un tad tu sapratīsi, kas ir pēc gada. Ja? Tu, protams, viņu var uzreiz pārslēgt, turpināt un darboties. Un gan uzņēmums ir ieguvējs, gan arī darbinieki ir ieguvēji.
Vai tev pašai ir bijušas tādas situācijas, tāda pieredze, ka uzņēmums varētu izmantot gan šo, gan varbūt arī citus nodokļu atvieglojumus, bet faktiski to ļoti ilgstoši gadiem pat nedara, vienkārši tāpēc, ka nebija iedziļināšanās un nebija varbūt proaktīvas grāmatvedis uz to brīdi uzņēmumā? Tas ir viens no tādiem punktiem, ko mēs tagad arī saskaramies, ka reizēm vadītājs, kāpēc arī atnāk pie mums uz grāmatvedības ārpakalpojumu, jo grāmatveži iekšēji uzņēmumā viņš ir tik ļoti pieredzis pie tās savas rutīnas. Viņš dara savu darbiņu, viņš gatavo atskaites, sagatavo atskaites uzņēmuma vadībai, bet viņš negrib iziet no tās savas komforta zonas. Un līdz ar to mēs kā ārpakalpojums ejam ar idejām. Uzņēmumam galvenais ir pieņemt šīs idejas, risinājumus, ko mēs piedāvājam. Visdrīzāk ir šī nezināšana, par ko mēs un jūs tērējat laiku un izglītojam cilvēkus, uzņēmējus, lai viņi iedrošinātos un pieņemtu šos lēmumus. Vēl jau bez nezināšanas tomēr ir arī priekšstats, ka, lai izmantotu jebkādus atvieglojumus, tas prasīs papildus resursus to visu administrēt, vai ne? Jo, ja es to darītu savā uzņēmumā ar saviem spēkiem, man tomēr katrs čeks būtu darbiniekam jāpalūdz saglabāt virsū vārds, uzvārds, personas kods, un tā ir milzīga grāmatvedības sadaļa. Jā, un es arī stāstu kā piemēru, kad nevajag apgrūtinājumu grāmatvedim, ka tu tur pārskaitīsi tos 30 eiro, 10 darbiniekiem, ja, bet cik būs pretīm čeki, un tu tikpat vairāk samaksāsi grāmatvedim nekā ieviešot kādu no bonus kartes sistēmām vai kādu citu sistēmu, ja, kur viss jau ir redzams, jo šīs kartes var izmantot tikai noteiktajās vietās, kur var iegādāties. Vai tie ir ēdināšanas pakalpojumi, vai tas ir transports, vai tā ir medicīna. Ja? Viennozīmīgi tikai par to, ka jāizmanto šīs kartes, ja? Nevis fiziski jāvāc dokumenti. Un droši vien tas ir tas, ko vairums varbūt uzņēmumu vadītāju un finansistu lielo lēmumu pieņēmēji nemaz nezina, ka ir iespēja arī nevākt čekus, vai ne? Jā. Kurš ir piemērots brīdis uzņēmumā, lai ieviestu mūsu vai kādu no mūsu draugu risinājumiem? Kurš ir labs moments? Vai tad, kad ir jāceļ alga vai kaut kādi citi apstākļi? Jebkurš brīdis ir labs, jāskatās no uzņēmuma finansiālā stāvokļa, kurā brīdī viņš ir gatavs šīm izmaiņām, jo, protams, uzņēmējam tās ir papildus izmaksas, ja? Jā, tās ir mazākas nekā darba alga, bet vai tas ir 1. janvārs, vai tas ir 1. maijs vai 31. jūlijs, tam pilnīgi nav nekādas nozīmes. Viss ir atkarīgs no tā, sākam, daram, un arī darbinieki var izmantot šo labumu. Vai tavā pieredzē ir situācijas, kad uzņēmums ģenerāli pārskata, kas ietilpst šobrīd viņu labumu grozā, un vai darbinieki vispār visu to izmanto, kas tur ir ielikts iekšā, jo arī tās ir izmaksas un iespējams tiek maksāts par kaut kādām lietām, kas ir vajadzīgas 5% no kolektīva, un tad īsti jēgpilnas šīs izmaksas nav. Vai šādi uzņēmumi iekšpusē jūs arī esat vērtējuši priekš klientiem, kas notiek? Noteikti, jebkura uzņēmuma darbinieks ir priecīgs par šo savu personīgo labumu, vai tā ir veselības polise, vai tā ir bonus karte, vai tas ir, dāvana 100 eiro apmērā. Primāri noteikti darbinieks būs priecīgs par to, un tad jau sekundāri jau iet nākamie, pasākumi, kas tiek rīkoti uzņēmumos, vai tā ir kāds kopīgs kultūras pasākuma apmeklējums, vai tā ir kāda fiziskā aktivitāte, kāds pārgājiens, kāds treniņš, ja, ko šis uzņēmums kopīgi dara, ja, vai kāda ekskursija. Ja. Bet es teiktu tā, ko es novēroju, primāri priecīgi darbinieki vairāk ir par šo personīgo labumu, ko viņš var saņemt no uzņēmuma, papildus savai darba algai. Un droši vien par iespēju izvēlēties. Jā,
Viennozīmīgi. Protams, mūsu klientu lokā ir klienti, kas piemēram, primāri lielāku šo te bonusu piešķir tiem darbiniekiem, kas varbūt brauc tālāk uz savu darba vietu, ja, jo pieaugot arī šiem te degvielas izmaksām, ja, viņam šī te nokļūšana ir dārgāka. Ja. Līdz ar to ir uzņēmumi, kas varbūt visiem vienādi piešķir šos te bonusus, bet ir uzņēmumi, kas izvērtē šīs te vajadzības, kā nākt pretīm darbiniekam. Kas grāmatvedim ir svarīgi ieviešot nodokļu atvieglojumu izmantošanu savā uzņēmumā? Kas ir būtiski, lai to pareizi izmantotu, lai nekļūdītos un lai viss noritētu tā viegli, vienkārši, kā pa sviestu? Man patika arī no jūsu puses šīs te rekomendācijas vai vadlīnijas, kam pēc kā ir jāsako, lai arī grāmatvedis varētu sakot līdzi, lai viņš nenokļūdītos, lai viņš izdarītu visu pareizi, un ir ļoti svarīgas šīs te vadlīnijas, ko jūs iedodat, kas pēc kā ir jāizdara, lai varētu ieviest dzīvē labumus. Sanāk, ka grāmatveži paši to nezina, viņiem tas tā kā nav skaidrs, vai ne? Tāpēc, ka tā nav ikdiena, tā nav nodokļu deklarācija, tas nav algas aprēķins, ja, un jebkurš process, kas ir jāievieš pirmo reizi, tas ir sarežģītāk. Mūsu gadījumā varbūt tas ir vienkārši, mēs ieviesam vienam klientam un tad jau šo praksi pārņemam jebkuram citam, bet, ja tas ir uzņēmuma iekšējais grāmatvedis, kas dara to vienreiz, viņam ir ļoti svarīga šīs te vadlīnijas. Kā tev pašai šķiet, kas vispār vēl ir svarīgi par nodokļu atvieglojumu tēmu runājot? Nodokļu atvieglojumi jau mums tātad vai nu ir šie te kolektīvie pasākumi, ko mēs varam apmaksāt no uzņēmuma, nemaksājot papildus ne darba spēka nodokļus, ne uzņēmuma ienākumu nodokli, ilgtspējas pasākumi un noteikti šie te personīgie labumi, kas ir kā bonus karte, ko mēs varam piešķirt katram darbiniekam, jo tādi nodokļu atvieglojumi, ko mēs sakam nodokļu atvieglojumi, ja darbinieks ir iesniedzis nodokļu grāmatiņu, viņš papildus saņem šo te nodokļu atvieglojumu, kas neapliekas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ja? Vai tik ļoti daudz mums tādu nodokļu atvieglojumu, kas skar darba spēka nodokļu samazinājumu, nemaz nav. Kā tu ieteiktu vispār uzņēmumu vadības līmenim skatīties uz nodokļu atvieglojumiem, kā uz iespēju ietaupīt savu budžeta līdzekļus vai kā citādāk? Nevis ietaupīt līdzekļus, bet dot papildus labumu saviem darbiniekiem. Dziršķi, ja ir darbinieki, kas brauc garāku ceļu līdz darbam, ja pieaugot degvielas cenām, viņš būs tikai ieguvējis par to, kad viņam tiks piešķirta šī bonus karte degvielas iegādē, ja, un viņš varēs nevis no personīgās algas maksāt šo te nokļūšanu līdz darba vietai, bet jau izmantot bonus karte. Un tajā pašā laikā arī, ja, piemēram, nav veselības polises uzņēmumā, ja, tad arī šī bonus karte var kalpot kā papildus labums arī apmeklējot medicīnas iestādes. Un, protams, arī ēdināšanas izdevumi. Kāpēc tas vispār mūsdienās ir svarīgi, ja šādi papildus motivēt darbiniekus? Var taču uztaisīt sludinājumu un gan jau tur pieteiksies atkal nākamais labais speciālists, ja arī esošais aizies tālāk. Es esmu noteikti par ilgtermiņu, jo jebkurš darbinieks, kas ir atnācis uz uzņēmumu strādāt, mans mērķis ir, lai viņš strādā ilgtermiņā, lai viņš labi jūtas uzņēmumā. Tas, ko mēs jau esam ieguldījuši darbiniekā, apmācot, kā strādāt ar sistēmām, kā mēs strādājam, jebkurš, vai tas ir grāmatvedis, vai tas ir viesmīlis, vai tas ir, servisa darbinieks, ja, tās ir papildus izmaksas atkal apmācot jaunus darbiniekus, lai viņš uzsāktu produktīvi un kvalitatīvi veikt darbu. Es dažkārt dzirdu no uzņēmumu personāla cilvēkiem to, ka darba intervijās un vispār pārunās par pieņemšanu darbā šie kandidāti arī paši arvien aktīvāk vaicā, un kas vēl ir bez algas, un kas tad ir vēl? Kā tu uz to skaties? Mūsdienās ir šī algas daļa, un tad cilvēki jau sāk sagaidīt vēl kaut ko, jo tur vēl kaut kam ir obligāti jābūt, vai ne? Tas nav tā kā pirms 30 gadiem, kad alga jau bija lieliski, ka viņa vispār bija, vai ne? Kā tu uz to skaties, vai tu arī to novēro, ka cilvēki sagaida kaut ko klāt pie algas, un tā ir tāda jaunā normālā
situācija, ka tur kaut kam ir jābūt? Es teiktu, jā, kad tas ir tāds must have, jo viennozīmīgi viens no vissvarīgākajiem tas ir veselības polises, jo mums ir svarīgi, lai darbinieks jebkurā brīdī var tikt pie ārsta, vai tas ir valsts apmaksāts pakalpojums, vai viņam ir jāiet pie maksas speciālista. Mēs mainamies līdz laikam, un šis te labumu gros kļūst tiešām par darba vietas neatņemamu sastāvdaļu šiem te papildus bonusiem, ko mēs varam piešķirt papildus darbiniekam. Nu, protams, ir arī jāizvērtē, lai tas nerada zaudējumus uzņēmuma darbībai. Tāpēc tiek kalkulēti gan pakalpojumi, gan preces cenas, un skatāmies, lai ejam līdzi. No praktiskā viedokļa mazliet raugoties, jo tas tomēr tai grāmatvedē ir pats svarīgākais, kā viņa tiks galā ar šo jaunievesto labumu un kā tad viņa administrēs šo bonuskarti. Tu ar to saskaries, ieviešot šo pakalpojumu saviem klientiem. Vai tu vari tā godīgi padalīties ar citiem saviem arotbrāļiem un māsām, kā tad ir ar to administrēšanas daļu un cik vienkārši vai sarežģīti ir pēc tam izveidot atskaites, nosūtīt nepieciešamo informāciju valsts ieņēmumu dienestam, norientēties administratīvajā platformā, kā tā praktiskā dzīve pēc tam notiek? Tas ir vienkārši tajā brīdī, ja grāmatvedis orientējas gan jūsu sistēmā, gan orientējas savā grāmatvedības programmā. Jo tajā brīdī šie dati ir iespējams pārnest elektroniski no vienas sistēmas uz otru, un līdz ar to arī sagatavot atskaiti gada beigās, kas mums ir jāiesniedz valsts ieņēmuma dienestam par šiem te papildus labumiem, attiecīgi kodu struktūrā, kādus pakalpojumus darbinieks ir izmantojis, šī te atskaite ģenerējās. Ja? Viss ir atkarīgs atkal no grāmatveža zināšanām šo te visu nodefinēt, lai viss strādātu tā, kā tam vajadzētu būt. Un galvenais strādāt ar legālām programmām. Mēdz būt citi gadījumi. Nu, esam redzējuši dzīvē arī tādas. Improvizācija. Jā, improvizācijas, un tajā brīdī grāmatveža saka, nē, es labāk visu ar roku. Es saku, kāpēc ar roku? Nu, man tur nav atjaunota programma. Nu, to vairs šodien tas nav iespējams, es teiktu tā. Vai tu vari sniegt kādu rekomendāciju tiem uzņēmumu vadītājiem, iespējams grāmatvežiem, atslēgas personām, kas atbild par finanšu situāciju? Ko tu ieteiktu, kā paskatīties uz šiem nodokļu atvieglojumiem un kā izvērtēt, vai mēs esam tam jau gatavi vai vēl neesam? Vienmēr salīdzinājumi ir šajos ciparos. Un tajā brīdī, ja mēs esam paredzējuši kaut vai iesākumā varbūt nedalīt šo te maksimālo apjomu, nu, ja mēs sadalām tos 700 eiro uz 12 mēnešiem, tas sanāk apmēram 58 eiro mēnesī. Pamēģinam ar mazumiņu. Sākam kaut vai jebkurš darbinieks būs priecīgs, vai tie ir 20 eiro, vai tie ir 30 eiro. Un to jau var kāpināt jebkurā brīdī, jo es kā uzņēmuma vadītājs drīkstu noteikt šīs te robežas, cik kuram darbiniekam es gribu izmaksāt šo te bonusu. Salīdzināšanai varbūt es saku tā, nu nevajag ziemas peldes sākt uzreiz -20 grādos. Sākam oktobrī, ja? Arī šīs te salīdzinājums ar šiem te papildus labumiem sākam ar mazumiņu, un tad jau mēs varam audzēt klāt un saprast no uzņēmuma finansiālās situācijas, ko mēs varam pielikt klāt. Jo pielikt klāt var vienmēr, atņemt ir grūtāk. Nu, tāds man būtu novēlējums. Droši izmantot šo te likuma normu, kas paredz papildus bonusus darbiniekiem, nemaksājot darba spēka nodokļus. Paldies tev par sarunu. Paldies tev. Iespējams, drīz tiksimies vēl kādā sarunā, un es ceru, ka jūsu uzņēmumam būs arvien vairāk apzinīgu, kārtīgu, likuma paklausīgu klientu, kuri būs gatavi arī atalgot un bonusēt savus darbiniekus, teiksim tā. Jā. Paldies tev par sarunu, Kristīne. Paldies, atā. Atā.